Labs vakars jūsu mājās, dārgie draugi, tikšanās Baznīcas kalnā. Mēs ar jums tiekamies mūsu šīs sezonas otrajā raidījumā un prieks par katru, kas šajā vakarā tā tikšanās reizē ar mums tiksies un līdzdarbosies un varbūt kādas iekšējas pārdomas viņos raisīsies. Droši rakstiet arī vēstules, savus ieteikumus, varbūt komentārus, tas vienmēr ir patīkami un mēs redzam to atgriezenisko saiti. Dargie, pagājušajā nedēļā mēs runājām par diviem jautājumiem, kurus Kristus uzdeva saviem mācekļiem. Viens ir tas jautājums, es atceraties, kur Kristus jautāja, ko cilvēki runā par mani, kāds priekšstats viņiem ir radies. Un tas otrs jautājums no Kristus sekoja tāds personīgāks, un viņš teica, ko jūs domājat, kas es esmu? Un Pēters, atceramies, teica, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Bet ziniet, Kristus ne tikai jautā jautājumus saviem mācekļiem, vēloties taustīt, kāda ir šo mācekļu šis priekšstats par viņu pašu, bet Kristus Jāņa evaņģēlijā runā arī par sevi. Un Kristus runā par sevi, nosaucot sevi dažādos vārdos. Un varbūt kādiem vārdiem arī kādas turpmākās reizes mēs iziesim cauri. Sāksim mēs varbūt tās ar Jāņa evaņģēlija 10. nodaļu, kur Kristus saka šādus vārdus. Es esmu durvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies un izies un atradīs ganības. Slavenie Jēzus, es esmu vārdi. Droši vien lasot Jāņa evaņģēliju, jūs esat arī varbūt savās kādās bībelēs sastrīpojuši un pasvītrojuši un ar kādu krāsu iezīmējuši šos te Jēzus vārdus, kas patiesībā raksturo ne tik daudz, ka Kristus sevi nosauc kādās jancīgās lietās, bet tas par Kristu izsaka kaut kādu viņa būtību. Pirmais mans izvēlētais Kristus, šis te pašnosauktais vārds ir durvis. Durvis mēs lietojam katru dienu, vai ne, dārgie draugi? Mums ir durvis, kuras mēs savās mājvietās aizslēdzam. Tad, kad mēs neesam mājās, mēs viņus aizslēdzam, lai kāds cits varbūt tur neienāk iekšā. Mēs durvis aizslēdzam arī tad, kad mēs paši esam iekšā, lai mums neuzrastos kāds nelūgts ciemiņš, vai ne? Mēs durvis aizslēdzam arī kādās citās telpās, kur mēs gribam justies vieni, netraucēti. Iespējams, ka tās ir tās mūsu vakar procedūras, vai ne, kuras mēs ejam mazgāties un protams, ka mēs gribam būt netraucētajos brīžos. Un iespējams, ka ir brīži, kuros mēs vienkārši aizslēdzam durvis, lai nebūtu kāds traucēklis, nevis tad, kad es varbūt mazgājos, bet tad, kad es domāju. Kristus arī runā par tādu kambari, kurā aizvērtās durvis ciet un būt netraucētam arī savā lūkšanā, vai ne? Durvis ir dažādas. Lieluma durvis, ja? Ir lielas durvis un ir mazas durvis, ir dažādi materiāli durvis. Ir durvis, kuras paši atverās, vai ne? Un lielveikalos mums ir patīkami, ka mums nav tur tas rokturis jāiztiek, bet durvis paši atverās, ielaiž mūs iekšā un ārā arī izlaiž. Varbūt kādam ir gadījies, ka tās durvis vienkārši tevi saspiež, tad, kad tu pa lēnu ej iekšā vai ārā. Ir durvis, kuras mēs varam biežāk vaļā, un ir durvis, kuras varbūt mēs aiztiekam retāk. Ir seifa durvis, ja? Kuras mēs varbūt tik bieži neizmantojam, bet aiz kurām glabājas kaut kas ļoti vērtīgs. Ir leduskapa durvis, kas tiek vērts īpaši vakarā pēc darba dienas un paskatīts, vai tur kaut kas jauns nav uzradies. Ir arī baznīcas durvis, vai ne? Ir baznīcas durvis, kuras mēs atveram vienreiz nedēļā. Un ieejot iekšā, liekas, ka tās durvis, kad mēs aiztaisamies sevis ciet, tur ir jāpaiet vienām 7 dienām atkal. Jā. Ar to piedzīvojumu pietiek. Kristus sevi nosaucot par durvīm vēlas parādīt kaut ko tādu, kas ir gaužām vienkārši. Durvis ir paredzētas, lai no vienas vietas
telpas, nokļūt otrā, lai spētu pārkāpt slieksni un varbūt ieraudzīt kaut ko tādu, kas tur līdz šim nav bijis, vai ne? Piemēram, tad, kad mēs ejam uz kādu nepazīstamu vietu vai esam nepazīstamā telpā, mums varot kādas kārtējās durvis, tas gaismas slēdz vienmēr ir jāapzinās, kur ir vai ne, un mēs tā ļoti prātīgi ejam iekšā, lai negadītos tā, ka kaut kur aizklūpam, paklūpam, sasitamies. Kristus, sakot, ka viņš ir durvis, runā, ka tas ir pietiekoši vienkārši. Kristus saka, es esmu tā eja starp divām sienām, vai sienā esoša eja, kas tevi var aizvest pie kaut kā tāda, ko tu vēl līdz galam varbūt pat neapjaut. Un Kristus nesaka, ka es esmu koda durvis. Mēs zinām, ka esot daudz dzīvokļu mājā dzīvojot, cilvēki, kas dzīvo tajā konkrētā mājā, zina tikai kodu, lai iekļūtu iekšā vai ne, lai tur citi liekie tur nemaisīt gaisu, varbūt nebūtu kādas nepatikšanas vai ne. Talsos dzīvojot, protams, jāatzīst, ka kodu durvis ir tikai ar tādu nosacījumu, vai ne, ka tiklīdz ar to plaukstu, pilno plaukstu nepieskaries kodu atslēgai, tad tu viņus var dabūt vaļā. Bet citur tie kodi ir patiešām sarežģīti. Un Kristus nesaka, es esmu kodu durvis. Varbūt kādiem patīk domāt, ka Kristus ir patiešām tādas sarežģītas koda durvis, varbūt pat seifa durvis. Tad milzīgi seifa durvis bankās, kur tā lielā atslēga ir jāgriež un tie kodi ir jādabū pareizajā kombinācijā, lai tad, kad tu attaisi tās durvis vaļā, tu ieej iekšā un tev patiešām ir milzīga bagātība. Ja? Varbūt kādiem tā patīk domāt. Un tāpēc cilvēkiem rodās priekšstats, ka viss tik vienkārši nemaz nevar būt. Nav tik vienkārši. Vai tiešām Kristus piedāvājums būtu tik vienkārši ieiet, atrast ganības, ieiet, atrast mūžīgo dzīvību, ieiet, atrast Dieva klātbūtni, Dieva labvēlību, tur vajadzīgs kāds zināms kods. Un cilvēki ir mēģinājuši no savā prātā šos kodus arī izdomāt. Un varbūt arī kristīgā baznīca ir mēģinājusi uzlikt kādus kodus un sakot, ka šis ir tas īstais un autentiskais. Neviens cits nedarbojas, tikai šis. Bet Kristus saka, tas ir tik vienkārši. Es esmu durvis. Viss, kas tev ir jāizdara, ir jāpienāk man tuvu klāt. Lai tu spētu caur šīm durvīm iziet. Un iespējams, ka durvis ir nevis aizbultētas un aizslēgtas ar 7 atslēgām, bet ka tās durvis stāv vaļā. Iespējams, ka Kristus saka, es esmu tās atvērtās durvis. Tas ir tik vienkārši. Atnāc un paskaties. Kas ir tas, ko tu, izējot caur mani, spēsi sev piedzīvot? Un tas piedāvājums patiešām ir tas, viņš saka, tas, kas ieies un izies, tas tiks izglābts. Izglābts no kā? Patiesībā no sevis paša, no tiem maldiem. Ja iespējams tā pārkāpšana pār tam slieksnim un iziešana caur šīm durvīm, varbūt kādiem liksies, ka tas ir pietiekoši bailīgi atklāt to patiesību. Un varbūt kādiem būs tā neglaimojoši, un kādiem liksies, ka tas nav tā vērts, ja? Bet tie, kas būs, un tie, kas mēs esam, saņēmuši drosmi un savā laikā caur šīm durvīm iegājuši, mēs varam teikt, bija tā vērts. Bija tā vērts. Patiešām tur pietika tikai ar manu šo te pieiešanu klāt, jo tās durvis ir vaļā. Mēs atceramies Kristus šo te pēdējo dzīves brīdi, karājoties pie krusta, kur viņa rokas ir uz sāniem izstieptas un pienaglotas pie šī staba. Tas ir tāds apzīmējums, ka Kristus patiešām ir atvērts.
viņš ir nācis, lai būtu pieejams ikvienam. Un tas ir tik vienkārši. Un tāpēc arī viņš sevi sauc par durvīm. Par durvīm no tās miglainās, tumšās, mīkrēšļu pārņemtās pasaules manas ikdienas, caur kurām ieiet, es patiešām varu ieiet gaismā. Tajā gaismā, kas man parādīs patiesību. Parādīs to, kāds es esmu. Parādīs patiesību arī par pasauli un atklās, kāds ir Dievs. Kur iepazīt, mēs varēsim tikai pārkāpjot pār šim slieksnim, izejot cauri tām durvīm. Tie no mums, kas esam pieredzējuši šo te Kristus vārda tādu patiesumu, ka viņš patiešām ir tās durvis. Jautājums, vai mēs vēlamies arī kādus citus aizvest līdz tām durvīm? Un kas ir tas, kā mēs varbūt varētu šiem cilvēkiem noreklamēt, ja tā var teikt? Kāpēc būtu vērts? Kāpēc būtu vērts līdz tām durvīm aiziet? Un ziniet, un tur, kā jau iepriekšējā reizē mēs runājām, tās atbildes arī būs dažādas. Vai pieejas būs dažādas. Bet viens ir gan skaidrs. Ja mēs paši esam piedzīvojuši un caur šīm durvīm izgājuši, tad vislabākais, ko mēs varam izdarīt pie kāda sava tuva cilvēka, apkārt esošā cilvēka, ir tas, ka mēs patiešām viņu līdz tām durvīm arī aizvedam un pasakam un pārbauda pats. Dargie, lai mums patiešām mierīgs šis vakars. Būsim Dievu mierā šajā naktī, piedzīvosim viņa žēlastību arī rīt no rīta, tiksimies svētdien dievkalpojumā un arī pēc nedēļas trešdienā atkal tikšanās baznīcas kalnā. Dievsvētības jums šim vakaram. Atā.